ar jauniem un iedvesmojošiem stāstiem. Jūsu ekrānos raidījums Mēs varam, mēs darām. Šodien raidījuma pirmajā daļā ielūkosimies medicīnas inovācijās. Kad ierastās ārstēšanas iespējas ir izsmeltas, cerību sniedz medicīnas inovācijas. Nacionālais veselības dienests ar Eiropas Savienības atveseļošanas fonda atbalstu testē jaunus veselības aprūpes risinājumus. Viens no tiem paredz mūsdienīgu mazinvazīvu procedūru, kas palīdz atjaunot plaušu artēriju darbību, dodot pacientiem iespēju atgūt pilnvērtīgu ikdienu. Sižetā skaidrosim, kā šī pieeja paplašina ārstēšanas iespējas Latvijā un ko tā nozīmē gan pacientiem, gan mediķiem praksē. Toreiz man bija pa nakti jāšķira pie loga, un es nevarēju pēlpot, un nevarēju vispār dzīvot, un varēju paņemt elpu, un man bija tās lūks vaļā un jāelpo, jo citādāk nevarēju. Un reizēm tas bija viss nakti jādara. Nacionālais veselības dienests ar Eiropas Savienības atveseļošanas fonda atbalstu īsteno projektu Veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratoriju, kurā reālā vidē tiek testēti 18 inovatīvi veselības aprūpes pilotprojekti. Tie šobrīd ir noslēguma fāzē, bet ielūkosimies vienā no operācijām, lai redzētu, kā jaunie veselības aprūpes pakalpojumi darbojas praksē. Mēs šodien redzējām procedūru, kuru sauc balonu pulmonālā angioplastie, un to veids pacientiem, kuriem ir hroniska tromboemboliska pulmonāla hipertenzija, citiem vārdiem sakot, kuriem ir plaušās, plaušu artērijās veci organizēti trombi, kurus vairs nevar izšķīdināt ar medikamentiem. Un šodien veicām procedūru tādai pacientei, kurai ir šī slimība, un ar īpašu balonu palīdzību atvērām slēgtu artēriju kreisajā plaušā. Tā bija diezgan liela artērija un atvērās faktiski vesels segments vai pat gandrīz daiva. Un citkārt šādu pacientu būtu pat jāoperē ķirurģiski, bet Latvijā mēs attīstam šo tieši mazinvazīvo metodi. Šī ir iespēja palīdzēt cilvēkiem, kuriem ķirurģiski iejaukšanās nav iespējama. Līdz šim vienīgā pieejamā terapija bija medikamentoza ārstēšana, kas tikai daļēji mazināja simptomus. Tagad ar balona pulmonālo angioplastīju pacientus var izārstēt pilnībā. Pateicoties Eiropas atveseļošanas fondam, mums ir iespējas šobrīd Latvijas cilvēkiem arī šo mazinvazīvo operāciju veikt, un tādā veidā jau ir faktiski vairāk kā 30 pacientiem tas ir darīts, un ļoti pacienti ir ārkārtīgi apmierināti, un daudziem no viņiem tiešām dzīvības ir izglābtas, un katrā ziņā viņi ir daudz fiziski aktīvāki un daudz pat var atkal strādāt. Gan pirms, gan pēc procedūras mēs arī veicam pacientu dzīves kvalitātes aptauju, kā viņi jūtas pirms un pēc, un arī šī aptauja rāda, ka tāda speciāla anketa rāda, ka dzīves kvalitāte būtiski uzlabojas. Protams, mēs esam izveidojuši jau ap sevi komandu, mēs nereti arī atklājam vēl kādas citas sarežģītākas kaitas, kuras vēl novirzam un ārstējam tālāk kopā ar citiem speciālistiem. Un skaidrs, ka gan pacientam, gan arī ārstam, kurš šo pacientu ir ārstējis un veiksmīgi ārstējis, visai komandai, arī māsām un arī māsu palīgiem, tas ir arī ļoti emocionāli svarīgi. Mums bija iespēja satikt pirmo pacientu, kuram Latvijā veica šo operāciju. Rihards Krieviņš atzīst, ka šobrīd jūtas kā diena pret nakti. Toreiz man bija pa nakti jāšķira pie loga, un es nevarēju pēlpot, un nevarēju vispār dzīvot, un varēju paņemt elpu, un man bija tās lūks vaļā un jāelpo, jo citādāk nevarēju. Un reizēm tas bija viss nakti jādara. Un šodien es gulēju, vakar es gulēju, sanākti es tikai 8, es vispār pamodos no rīta. Visu nakti gulēju vienā mierā. Un tie ir rezultāti. Rihards Krieviņš aktīvi iesaistās brīvprātīgajā darbā un pēc operācijas var turpināt to darīt, jo zina, cilvēkiem viņa palīdzība ir svarīga. Vienlaikus viņš rūpīgi sevi pieskata un ir pateicīgs par iespēju dzīvot un brīvi elpot. Regulāri asinsspiediena mērījumi rāda, ka balona pulmonālā angioplastie būtiski uzlabojusi viņa veselību. Dara visu tā, kā man liek. Es pats neizgudroju neko. Un es jums gribēju parādīt. Es katru dienu mēru asinsspiedienu. Redziet, un te
ir vesela gada vēsture. Katrai dienai ir asinsspiediens un pulss. Un šeit ir gada rezultāts, ja? Un šādā veidā es kontrolēju savu dzīvi šodien. Jo nevienam man dzīve nav vajadzīga, tikai man pašam. Bet kā atpazīt šo slimību un kādas ir tās pirmās pazīmes? Šādiem pacientiem visbiežākais simptoms ir elpas trūkums, kas progresē, kļūst arvien grūtāk pārvietoties, kāp pa kāpnēm. Jāsaka gan, ka šie simptomi nav specifiski tieši šai slimībai, tāpēc bieži vien šādiem pacientiem nosaka citu diagnozi, piemēram, bronhiāla astma vai sirds mazspēja, bet patiesībā, ja meklē dziļāk, tad atrod īsto iemeslu, ka trombi ir plaušu artērijās. Bieži var būt pat sāpes krūtīs, arī ģīboņi, skābekļa līmenis asinīs samazinās. Šie patiešām ļoti smagi pacienti. Šī klīniski efektīvā ārstēšanas metode patiešām ir nozīmīgs pavērsiens gan Latvijas veselības aprūpes sistēmas attīstībā, gan pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Pateicoties Eiropas Savienības atvesļošanas fonda līdzekļiem, mums ir iespēja tieši pārbaudīt un nopilotēt dažāda līmeņa projektus, lai pārbaudītu, vai viņi šeit Latvijas vidē spēj strādāt. Un tieši šādi pilotprojekti ir iespēja arī jaunajiem mediķiem pārbaudīt savas prasmes un iegūt šīs zināšanas un prasmes no vecāka gadagājuma profesoriem, kuri šo te visu ir apguvuši ārvalstīs. Visu 18 projektu rezultāti tiks prezentēti šī gada jūnijā ar mērķi nākotnē ieviest šos risinājumus valsts apmaksāto veselības pakalpojumu klāstā.